šī dienas seminārs mēs visi esam sapratuši, ka diasporai ir liels spēks un liels potenciāls gan pagātnē, tagadnē un nākotnē arī būs. Un arī mēs arī dzirdējām par to ciešo sadarbību, kas Es atvainojos. Jā. Mēs arī dzirdējām agrāk par to ciešo sadarbību starp diasporu un Latvijas valdību, tā kā tieši, kas attiecās sakarā ar šo jautājumu, ir ļoti labs piemērs. Pateicoties ārlietu ministrijai, ir jau sagatavot rokas grāmata, kas ir izdota diasporas organizācijas pārstāvjiem, kas ir tie nākošie soļi, kas ir tās mājas darbs, kas mums ir jādara. Un, kas attiecās tieši uz šo jautājumu, uz šo kandidatūru, mēs esam sapratuši, ka izšķiroša loma tomēr būs mazām valstīm. Tie lielie dūži it kā jau ir izteikuši savas vēlmes, un mūsu uzdevums tagad ir, kā saka, piestrādāt pie tām mazajām valstīm, lai viņi arī balso par Latvijas kandidatūru. Tā kā īsumā mājas darbs ir uzdots. Mēs saprotam, kas mums ir jādara un potenciāls mums ir. Tā, man nav skaidrs, te ir 2 mikrofoni, man Jā, bet kā tad viņas noregulē? Labi. Tā, mums ir bijis gara diena, bagāta diena, daudz tik pārunāts, bet jāsaka, noslēdzot šo pasākumu, jāsaka paldies vispirms. Te ir bijis daudz dalībnieku, moderātori, un jāsaka liels paldies PBLA valdes vārdā viņiem par bagātām pārunām. Jāsaka paldies arī mūsu klausītājiem, gan klātienē, gan tiešsaistē. Īpaši liels paldies prezidentam Rinkeviča kungam, prezidenta Viķa Freibergas kundzei. Un arī paldies konferences rīcības komitejai, Pēteram Blumbergam, Mārītei Kļaviņai, Raitam Eglītim, bet patās mēs arī runājām par jauno paudzi, un jāsaka arī liels paldies, runājot par jauno paudzi, Justīnai Elfertei. Un viņi ir konkrēti piemēri, ka viņi ir vēstnieki Pētera Elferta pēctecis, kas bija, Pēters bija PBLA darbinieks, Latvijas neatkarības patriots, un te ir konkrēts piemērs, kad tas stafets ir nodots tālāk nākošajai paudzei. Tā kā liels paldies Justīnai. Es zinu, ka es esmu pēdējais cilvēks, kas stāv starp jums un vēsāku gaisu un pieņemšanas pasākumu, kas notiks lejā, kur gaida mums vīns un uzkods. Tāpēc mēģināšu, cik vien iespējams, Ants ievēroja, ka man te ir daudz lapas ar piezīmēm, bet mēģināšu īsumā apkopot, ko esam šajā seminārā šodien dzirdējuši un pārunājuši. Galvenais ir skaidrs, ka bez Latvijas valsts vadītāja, politiķu un trimdas organizāciju vai diasporas organizāciju pūlēm un iesaists Latvija šodien nebūtu NATO. Un tā ir jūsu un tā arī mūsu nopelna. Kad mēs sākam ar semināru, mēs dzirdējām no prezidenta Rinkeviča kunga, cik svarīgi ir bijusi tautiešu loma ārzemēs. Viņš minēja vairākus piemērus. Atvaļināti karavīri un virsnieki, kas atbrauc uz Latviju un palīdzēja veidot Nacionālo bruņoto spēkus no nulles, sniedz praktisku atbalstu. Mēs dzirdējām par trimdas pārstāvjiem, kas papildināja un bagātināja Latvijas diplomātisko korpusu. Mēs dzirdējām, un vairākas reizes vēlāk arī, bet mēs dzirdējām par to lielo lobby darbu, ko Amerikā, Kanādā un citviet diasporas pārstāvis veica. Tā loma, kur, teiksim, skaidrojām Latvijas un Baltijas valsts vēsturi, un tas bija tāds nenogurstošs darbs, kas arī nebeigsies. Mēs joprojām to darām, un tas mums būs gandrīz kā tāds mūžīgs uzdevums, manuprāt. Rinkeviča kungs arī minēja, cik svarīgi arī bija, kad baltieši sadarbojās ar citām Austrumu Eiropas valstīm tajā laikā. Un galvenais, ka mēs nepadevāmies. Atvainojos, man arī ir nogrums un sausumoti. Ko vēl?
Rinkevičs kungs uzsvēra, ka šo pieredzi, ko ieguvām tajā NATO ceļā, ir arī jāsniedz tālāk, jāpiedāvā mūsu draugiem Ukrainā un ar Ukrainas jautājumu. Tālāk ejot, mēs no Roberta Kukaina dzirdējam drusku sīkāk par to vēsturi, par diasporas mobilizēšanas. Un viņš ar tādu ļoti optimistisku tonu uzsvarēja, ka tā marša moto, vai ne, par brīvību un par drošību vēl skan joprojām. Bet viņš mums atgādināja ne tikai par tiem miljoniem dolāriem, bet par tiem miljoniem stundām un sviedru lāsītēm, kas tika iztērēts un ieguldīts šajā procesā, šajos darbos, un uzsvēra to sadarbību ar Latvijas valdību. Protams, šis stāsts nekur nevarētu skanēt bez Roberta tēvu vārdu minēšana, un cik viņš mums visiem ir bijis labs piemērs. Ko vēl Roberts minēja par ļoti nozīmīgu faktoru, ne tikai diaspora un diaspora organizācijas neatlaidība un tikšanām ar politiķiem, bet viņš arī minēja to svarīgo priekšceļu, ko rādīja Polija, Čehija un Ungārija. Ja viņi nebūtu tikuši NATO, tad mums arī tā cīņa varbūt būtu bijis grūtāk. Un viņš arī minēja cits piemērs tajā laikā, kas bija, kā saka, izšķiroši par to ceļojošo izstādi, par to rokas grāmatu, tīmekļa lapu, sadarbību ar Centrālu un Austrumu Eiropas konfederāciju vai komisiju, lobēšanas darbs, sadarbība ar Latvijas valsts aizsardzības ministriju un arī tos slavenos 2% no IKP, kas ir bijis gandrīz tāds, izšķirošais faktors daudzos jautājumos, kas attiecās uz NATO. Un noslēdzot Robertu runu, viņš minēja šo citējumu, ka organizēta sabiedrība Latvijai ir vajadzīga. Tas ir mūsu mugurkauls, bez kā mēs nevaram iztikt. Savukārt, Viķa Freibergas kundze no ļoti tāda personīgas puses dalījās ar to, ka, teiksim, runājot tieši par to trimds paudzes, viņas paudzes, ja tā drīkst teikt, bija saglabājuši tādu iekšējā ļoti personīga svētā misija sajūta un atbildība. Kāpēc tā diaspora tik deksmīgi strādā? Jo viņam bija šī sajūta, svētā misija un atbildības sajūta, atgādināt pasaulē, kas bija notikusi Latvijā un Baltijas valstīs. Un tas ir tas dzinulis, kas palīdzēja tai diasporai tik ilgi nenogurstoši cīnīties par Latvijas neatkarību atjaunošanu un tad vēlāk Latvijas uzņemšanu NATO. Protams, viņi arī atgādināja par to materiālo atbalstu un ka to vajadzētu dokumentēt vēl ciešāk, specifiskāk, jo tas ir arī bijis milzīgi. Un, protams, tā intensīvā aktivitāte kongresā, Amerikas kongresā, bet svarīgi viņi arī minēja, ka bija tās spējas pārliecināt tos kongresa pārstāvjus par tiem principiem, kāpēc tas mums ir jādara, kāpēc Latvijai ir jābūt NATO. Tas nav tikai kaut kas tāds izdevīgs vai vēlams, bet tas ir morāli tāds pienākums rietumu pasaulē, jo Latvija ir kā rietumu valsts, tās vērtības Latvijā ir tās pašas, un bija ļoti svarīgi, kad tie darbinieki, tie diasporas darbinieki spēja pārliecināt un izglītot, ja tā drīkst teikt, Amerikas kongresa pārstāvjus. Un viņi noslēdz ar ļoti noderīgu frāzi, nedrīkst sēdēt uz saviem lauriem, un to mēs esam visi, man liekas, mēs, kas esam aktīvi diasporas organizācijās, mēs to esam sapratuši. Man prieks dzirdēt, kad arī jaunā paudze to ir sapratusi. Ejot tālāk, mēs nākamajā panela diskusijā Lolita Čigāns vadībā runājam par stratēģiem, kāds bija tās stratēģijas, inovatīvas stratēģijas vai pieejas, kas veicināja to Latvijas uzņemšanu NATO.
Karl Alto, Aivars Osvalds un Sally Painter visi dalījās ar savām pieredzēm, piedzīvojumiem un perspektīvu, atskatoties vēsturē. Karls minēja, bija ļoti svarīgi, ka bija daudz tie darbinieki, kas atrodas tieši Vašingtonā, centrālajā punktā, vissvarīgajā vietā, kur varēja izlemt un lobēt un piestrādāt pie Latvijas uzņemšana NATO. Tas bija ļoti svarīgi. Protams, mēs jau dzirdējām par to slaveno rokas grāmatu. Aivars minēja to, ka viņam arī bija ļoti noderīgi tas, ka viņš strādāja aizsardzības sektorā, bet arī uzsvēr to saucamo, es nezinu, kā Latvijas teikt, to grassroots effort, ka tā pilsoniskā aktivitāte bija ārkārtīgi izšķiroša pa visu Ameriku, draugiem, kaimiņiem, pašvaldības pārstāvjiem izskaidrot, kas bija notikusi Latvijā un vispār par padomus okupāciju. Sally savukārt uzsvēra vairāk tos šķērslus, kas bija aktuāli tajā laikā, kad nebija pašsaprotams uzņemt Latviju vai Baltijas valsts NATO, nebija tie lielie dūži kongresā, kas tā kā viennozīmīgi bija par, un tajā brīdī bija vairāk skatīja uz Lietuvu, nevis uz Latviju vai uz Igauniju, tā kā bija jāpiestrādā pie tāda kopīga misija, kopīga doma uzņemt visu 3 Baltijas valstu NATO. Protams, tajā laikā bija ļoti ietekmīgi arī Krievijas, kā saka, vispār kluso varu ietekmēt Austrumu Eiropu, un tur arī atkal bija jāuzsver to morālo pienākumu uzņemt Baltijas valsts NATO. Bija arī no militārās puses bija jāizglīto un vienkārši jāpārliecina, ka jā, šis reģions ir aizstāvams. Tas nav tik bezcerīgi aizstāvēt šos te valsts, uzņemot viņus NATO. Un pēdējais tāds kutelīgāk tēma bija par Krievijas minoritāti Amerikā un ebreju kopienas viedokļi par šo jautājumu. Tā kā bija interesanti dzirdēt no Salijas puses, kas bija tie lielie šķērsli. Man patīk arī tas, par ko viņi stāsti par to draudzību, vai gandrīz tādu mīlestību starp Bušu un Vairavīķu Freibergu. Tas arī spēlēja savu lomu, kad viņi diezgan ātri sadraudzējās, un ja nebūtu bijis šī te sadraudzība, vai tas rezultāts būtu bijis tik viegli. Aivars arī mums atgādināja, un to vēsturniekiem vajadzētu varbūt piefiksēt, arī svarīgu lomu Washington Working Group, kur militārie eksperti arī, kā saka, palīdzēja. Viņi bija tas, varbūt tā līme starp oficiālām iestādēm un ierēģiem drusku ātrāk veicināt tos jautājumus vai informācijas apmaiņas. Mēs arī dzirdējam šo te frāzi poking the bear, kur bija vēlme neprovocēt Krieviju, un kad varbūt tur bija zināma naivitāte Eiropā tīpaši, kad, gan jau tagad lietas mainās Krievijā, un īstenībā, kāpēc mēs vispār par šo jautājumu rūpējamies, un tad atkal, diasporai nācās skaidrot, ka tomēr lietas nav mainījušies. Un labi, kad mēs izmantojām šo īso iespēju, kā Sally teica, mums bija mazu laika lodziņš dabūt šos valsts NATO, un labi, ka mēs to izdarījām tad. Un tas, kā saka, tā pārliecība palīdzēja vispār to panākt, un varbūt ar nelielu nožēlu viņi teica, toreiz varbūt vajadzēja arī uzreiz mēģināt dabūt Ukrainu un Grūziju iekšā NATO. Bet labi arī, kā Karls Alto mums atgādināja, ka mums bija daži tie lielie sponsori kongresā, tie cilvēki, kas spēja redzēt caur tiem dūmiem, tām miglām, kad tomēr Krievija nav mainījusies un jāgatavojās tādai nākotnē, kur varbūt tas lācis atkal pamodīsies. Jā, ejot tālāk, Teikmaņa kungs arī ar savu lielo pieredzi un vēsturiskiem piedzīvojumiem akcentēja vai uzsvēra to ciešo sadarbību
starp diasporu un Latvijas valdību un diplomātiem, bet viņš arī atgādināja, ka īstenībā tas darbs jau sākās tieši pēc Otrās pasaules kara, kad latvieši trimdā, beļģu gaitās jau sasparojās, saņēmās norganizēties savas organizācijas jau dīpīšu nometnēs, un kad tur jau sākās, kā saka, iegūt tā pieredze, kā organizēties, kā komunicēt labāk, un tie bija tie pamati, kas tika likti pēc Otrās pasaules kara beigas, kas vēlāk palīdzēja diasporas latviešiem paši, kā saka, organizēties un sāk uzņemt lielākus projektus, bet arī tad vēlāk sadarboties ar diplomātiem. Un Teikmaņa kungs arī atgādināja par tiem nozīmīgiem notikumiem 80. gados, ir īpaši šī te sanāksme starp Tautas fronta valdu un PBLA 89. gadā, un man patīk tas sauklis, ka kopā esot mums ir jāveido tos kopīgus mērķus, un tas joprojām, manuprāt, notiek ar mūsu diasporas organizāciju regulārās tikšanās ar Latvijas valdības institūcijām un iestādēm. Svarīgi arī tad vienmēr turēt prātā to skaidro mērķi. Un tagad tas uzdevums no Teikmaņa kungs ir turpināt tagad palīdzēt Ukrainai. Tad mēs gājam tālāk un sākam runāt nevis tikai par vēsturi, bet par nākotni. Un ar Pēteru Blumbergu un Zanna Kalniņa-Lukaševicu un Agnes Lācis palīdzību un Paula Raudzē palīdzību mēs sākam runāt par nākotnes virzieniem un sapratām, ka nepietiek tikai ar panākumiem. Jāpārved šo pieredzi, mācības uz nākotni, un mums tagad ir jābūt gatavam jauniem lieliem spiedieniem. Un Pēters, kas kā mūžīgais optimists, arī vienkārši akcentēja un atgādināja, ka mēs latvieši esam sapratuši, ka mums ir lielāks spēks nekā mums šķiet, un ir svarīgi to atcerēties katrā nodarbībā, katrā projektā. Un Zanda savukārt no savas puses uzsvēra arī, kā saka, ticības loma, kad mēs nekad nezaudējam cerību atjaunot to neatkarību, nezaudējam cerību dabūt Latviju NATO, un tā ticība ir tas, kas varbūt arī dzen mums nākotnē arī, kad piestrādājam pie citiem mērķiem. Mēs no Agnes dzirdējām arī par jaunām organizācijām, SLV, APLV tika pieminēts, arī 2x2 vairākas reizes šodien, un ir labi, ka tagad ir tapuši jaunas organizācijas, kas seko tradicionālās diasporas organizācijas pēdās. Bet tad mēs arī dzirdējām par tādu jaunāku izaicinājumu, un tā ir dezinformācija. Mēs visi labi saprotam, cik spēcīgi tas vilnis, tas dezinformācijas vilnis ir, un šajā panela diskusijā mēs sākām runāt par to, kā to apkarot, vai tas vispār ir iespējams, un šeit sapratām, ka ir jāizmanto tās mācības, kas mums bija no pagātnes, kopā koordinējošā veidā sadarboties gan kā diaspora, gan no Latvijas valdības puses ar šo jautājumu cīnīties. Mēs arī dzirdējām par jaunu uzdevumu diasporai ir ne tikai par veciem tradicionāliem, kā saka, drošības jautājumiem un arī dezinformāciju, bet arī par ekonomiskās drošības jautājumu. Un labi, ka tur arī rokas ir pielikts, top jauni pasākumi, lai veicinātu investīciju un investoru piesaisti. Noslēdzot semināru, mēs dzirdējām no jauniešiem, un man ir liels prieks, ka jaunā paudze ir noņēmusi, kā saka, ņēmusi to stafetu un turpina to darbu, ko mēs vecie diasporas pārstāvi un mūsu senči iesāk. Un svarīgi mēs tur dzirdējām, ka jaunieši ir ne tikai nākotne, bet viņi ir tagadne.
Viņi ir jau aktīvi, un mums ir ar viņiem jāsadarbojās jau tagad, nevis jāplāno uz to tālāko nākotni, bet arī jāmāk viņus uzrunāt pareizajā valodā, jāmudrina viņi. Tur bija aicinājums Latvijas politiķiem arī biežāk varbūt uzrunāt jaunieši. Viņi arī cīnās par dezinformāciju, viņiem rūp valsts aizsardzības dienesti, bet vienkārši galvenais ir viņus jāuzrunā un jāsadarbojas ar viņiem. Ar to es beigšu. Diezgan daudz informācijas šodien. Man ir cits piezīmes, ja cilvēkiem ir vēl jautājumi, bet tiksim pie svaiga gaisa un garšīga uzkoda. Paldies jums! Labi.